Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, iestāžu vadītāji, skatītāji, klausītāji! Ir klāta 2024. gada jūnija kārtējā Savukas novada domes sēde, 26. jūnijas, pulkstens 14 un jau 5 minūtes. Un deputātiem izskatīšanai dokumentu vadības sistēmā ir sagatavot šodien 39 jautājumi. Kolēģi, vai ir kādi papildinājumi pie darba kārtības? Ja nav, tad lūdzu dokumentu vadības sistēmā arī tad nobalsot par sagatavoto darba kārtības apstiprināšanu. Sēdē reģistrējušies ir 13 no 15 deputātiem, nepiedalās Aiva Aparjode un Mārtiņš Kišuro. Paldies, balsošanu slēdzu. Darba kārtība arī ar 13 balsīm ir apstiprināta, pret atturās nav. Paldies! Un šobrīd došu vārdu Savukas novada domes izpilddirektorei Inesei Odiņai Laizānei ar ziņojumu par iepriekšējo domes sēdes lēmumu izpildi, kā arī citi jautājumi, kas būtu aktuāli un informējami gan deputātiem, gan pārējiem klausītājiem. Labdien, kolēģi! Tātad mums mēnešu laikā ir notikušas viena kārtējā sēde, domes sēde un 2 ārkārtas domes sēdes. Un šoreiz ir tā īpašā reize, kad visi lēmumi ir izpildīti tajos jautājumos, kur viņi tika pieņemti. Kā mēs zinām, viens lēmums netika pieņemts, bet visos, kas tika pieņemti, lēmumi ir izpildīti no domes puses. Un es domāju, ka jūs gribat zināt arī nelielas aktualitātes par novadu, un tad es esmu sagatavojis nelielu tādu informatīvo ziņojumu. Tātad, kas attiecas par attīstības projektiem, tad to es atstāšu domes priekšsēdētāja ziņā, bet par šiem saimnieciskiem jautājumiem es ātri mēģināšu tā īsti pāriet pāri. Tātad joprojām mums turpinās nekustamo īpašumu tehniskās apsekošanas, tātad mēs gribam sakārtot visu šo nekustamā īpašuma bāzi un saprast, kādā stāvoklī mums kas ir. Un 2. mēnesis jau iet, arī Būvniecības valsts kontroles birojas apseko no savas puses un attiecīgi pēc šo visu ēku apsekošanas mēs arī plānosim nākamā gada plānus attiecībā uz īpašumiem, ko ar viņiem darīt, ko remontēt, kas prioritāri jāremontē un kas ir jāatstāj, varbūt pat atsevināšanai, varbūt kaut kur ir kaut kas jāpārvieto. Tas ir lēmumu pieņemšanai, šie tehniskās apsekošanas atzinumi būs kā bāze. Tad mēs esam beiguši elektropretestības mērījumus 12 pašvaldības ēkās un arī ir novērstas nelielās neatbilstības 6 ēkās, kurās tās tika konstatētas, un šobrīd tātad elektropretestības mērījumi visur ir nepieciešamajā līmenī un ēkas var uzskatīt par elektrodrošām. Paralēli notiek arī remonta darbi izglītības iestādēs, tātad Savukas novada vidusskolas Zvejniekciem ēkā darbi jau ir finištaisnē, tiek pabeigti. Bitīte, bērnu pirmskolas izglītības iestādē Bitīte un Sējas pamatskolā darbi šonedēļ uzsāks. Un vienā dzīvojumā mājā arī ir, kur bija paredzēta jumtseguma nomaņa, arī darbi uzsāksies šajā jūlija mēnesī. Darbi neizskatās, ka varētu tikt kavēti, darbi iet ļoti raiti. Un gala termiņš ir 20. augusts izglītības iestādēm, bet es domāju, noteikti būs ātrāk jau pabeigti. Mazajā skolā? Jā, un tas bija pirmais iepirkums, kas bija plānotie darbi, un tad ir uzsākti arī cenu aptauja ir izsludināta Savukas novada vidusskolas Raiņa ielā 6 ēkā, tātad pagrabstāvu garderobē. Ar tehniskā specifikācijā mums ir gan sienas, gan griesti, gan kāpnes, un tā skaitā arī mēbeles jaunas. Tā kā tur 5. jūlijā beigsies cenu aptauja, un tad attiecīgi mēs domājam jau nedēļas laikā ātri noslēgt līgumu, lai varētu uzsākt darbus un arī pabeigt līdz augusta beigām. Tātad mūsu galvenais apsaimniekotājs SIA Komunālservis šajā mēnesī ir bijuši 2 dalībnieku sapulces, ar kurās mēs esam apstiprinājuši koriģētu iepirkumu plānu, jo sākotnējais neapmierināja termiņu ziņā, un viņš nebija apstiprināts, viņš tika atdots pārstrādei, tātad aktualizācijai termiņu, un šobrīd ir iepirkuma plāns šajā iepriekšējā mēnesī, tātad šī mēneša gaitā vienā no dalībnieku sapulcēm tika apstiprināts.
dalībnieku sapulcēs ir risināti organizatoriskie jautājumi kā komunikācija, lai nodrošinātu gan komunikāciju ar iedzīvotājiem, gan ar pašvaldību. Tātad ir nevis izveidots, bet tālrunis, kas ir informatīvais tālrunis komunāla servisā, viņš ir arī dežūra režīmā, strādās arī brīvdienās. Tā kā tur var nodot informāciju. Protams, ja ir kaut kādas aizķeršanās vai neatbild vai kaut kādas problēmas, par to lūdzam ziņot. Jo mums ir jāziņa, ja kaut kur kaut kas neiet tā kā vajag. Tad notiek grāmatvedības uzskaits, pilnveidošana, stratēģijas izstrāde un arī pāraugošo institūciju ieteikumu ieviešana. Tātad satiksmes ministrijai bija ieteikumi, kas ir pārsvarā visi ieviesti, izņemot, tur vēl ir jāveic mērījumi, transporta kustības. Un arī Latvijas valsts ceļi ir gājuši inspekcijā. Inspekcijas slēdziens ir salīdzinoši apmierinoši, bet, protams, finansiāli ieguldījumi ir vajadzīgi, un mums jau viņi, kā vienmēr, ir par maz darbiem, kas būtu jāveic. Arī paralēli notiek, mēs esam ar jauno valdes locekli izrunājuši, ka ir jāskop visas komunāla servisa pašu valdījumā esošās teritorijas, tā skaitā katlamājas, telpas, laukumi, arī pati komunāla servisa teritorija, beidzot, tam ir jāpieķers un tur jāskārtot. No darbiem notiek drenāžu sistēma atjaunošana. Šajā mēnesī tas akcents bija vairāk uz caurtekām, pie kurām tika izskaloti ceļi. Tātad tur ir, un tie bija pārsvarā Sējas pagastā, tika remontētas caurtekas. Un šobrīd Salkrastos ir jau pabeigta ceļa nomaļu. Apauguma noņemšana Sējā sākas šonedēļ. Zāles pļaušana Grāvjos šonedēļ tiks uzsākta, jo ņemot vērā laika apstākļus iepriekšējā periodā, zāles pļaušana tika atlikta uz saulaināku periodu. Paralēli grēderēšana un grānceļu bedrīšu labošana notiks visas vasaras garumā. Pretputekļu apstrāde Salkrastos ir pabeigtas, Sējā laika apstākļu dēļ ir apturēta un tiks uzsākta līdz, ko būs saulains laiks pēc lietuvām. Un komunāla servis ir ierīkojis arī gājēju pārēj pie zvejnieku ciema veikala Elvī. Ir beigušies arī iepirkumi. Mums šodien arī būs darba kārtībā viens jautājums saistībā ar divkārtas seguma finansējumu. Tātad tur ir iepirkumi summa lielāka nekā plānota. Ir beigušies arī asfalta bedrīšu iepirkumi. Tur summa nepārsniedz plānoto un ir noslēgta līgumi, tā kā tiks uzsākta arī asfalta bedrīšu lāpīšana. Par mūsu veselības un sociālās aprūpes aģentūras darbiem, tātad divi svarīgākie, ko šobrīd, kas notiek veselības un sociālās aprūpes aģentūrā, centrā, kas ir aģentūra, tiek īstenots Eiropas projekts steidzamās medicīnas palīdzības punktu remontam, ko plānojas pabeigt līgumu. Tātad iepirkums tiek šobrīd sagatavot iepirkumu, dokumentācija būs iepirkums un pēc iepirkuma 10 nedēļu laikā notiks darbi. Tā kā šajā gadā mēs visi ceram sagaidīt jaunu, skaistu steidzamās medicīnas palīdzības punktu. Paralēli tiek gatavot arī veselības centra ēkas, iepirkuma dokumentācija, tātad elektroinstalācija šajā ēkā ir pietiekoši veca, nolietota un dažviet pat mēs uzskatām varētu būt pat bīstami, tāpēc tiek gatavot iepirkuma dokumentācija projekta izstrādē elektroinstalācijas, tātad jaunai ievilkšanai vai pārbūvēji. Čakli ir strādājis arī izglītības nodaļa. Tātad izglītības jomā mums ir 4 lieli projekti. Pirmais ir saistībā ar izglītības ministriju tiek veidota informācijas sistēma. Mēs tātad inkorporēsimies ar savu sistēmu izglītības ministrijas izstrādātajā vienotā izglītības iestāžu rindu sistēmā. Tātad mums būs kopīga sistēma, mums viņa būs centralizēta un līdz ar to arī finansiāli es uzskatu izdevīgāk, jo šo sistēmu finansē izglītības ministrija.
Nākamais projekts mums ir Erasmus plus līdzdalības projekts, tātad Building Bridges Youth Empowerment, kas ir saistīts ar Eiropas Savienību un tās vērtībām, un tur mentora vadībā jauniešiem tiks veicināta sadarbība ar Eiropas jauniešiem, līderību, digitālo prasmu ieguve un citas prasmes Eiropas kontekstā. Trešais projekts mums ir jaunatnes politikas valsts programmā. Tas ir projekts brīvprātīgi aktīvs, un tur mēs startējam ar divām apakšprogrammām. Tātad viena ir 3x3 basketbola norise un turnīri, iesaistot jauniešus organizēšanā, kas norisināsies šovasar kopā ar sporta centru. Un otrs, mēs ieviešam arī jauniešu brīvprātīgo darbu novadā, lai iesaistītu jauniešu novada aktivitātēs, arī veicinātu viņu atbildību par novadu un tādējādi iesaistītu arī, gribētos iesaistīt arī pašvaldības tādu darbā un veicināt viņu aktivitāti un interesi kaut kur piedalīties. Tad kopā jauniešu māja mums ir, 4. projekts ir jauniešu māja, mums ir Eirodesk informācijas punkts, kas ir Eiropas jaunatnes informācijas tīkls, un tur atbildīgā mums par šo projektu ir izglītības speciālistu projektu vadītāja Vēsma Beitāna, kas iesaista jauniešus šajās aktivitātēs. Tad kopā ar Saukras novada vidusskolu un izglītības zinātnes ministriju ir rezultējies pozitīvs lēmums. Tātad ir pedagogs, kas tiks apmācīts par valsts budžeta līdzekļiem par karjeras konsultantu, kas man liekas ir ļoti labs risinājums pie tā, ka mums nebija šī karjeras konsultanti jau pēdējā pusgadā. Vēl viens projekts ir digitālais darbs ar jaunatni. Varbūt tad šos jaunatnes projekts tad var iepazīties droši vien, kad ar mājaslapu. Jā, bet šis ir pēdējais. Jā. Digitālais darbs ar jaunatni nozīmē, ka mēs tiksim gan atbalstīti ar tehniku, informatīvajiem materiāliem un būs iespēja jauniešiem veidot jauniešu centrā podkāstu telpu, strādāt ar grafisko dizainu un citām mūsdienīgām tehnoloģijām. Un kā pēdējos gribu pieminēt, savu komandējumu ietvaros mēs tikāmies ar Latvijas vēstnieci Beļģijā par valodu apmācību. Šeit runa iet par franču valodas apguvi, un viņi tiksies tālāk tur bija jau iesākt vēstniecībai sadarbība ar Liežas universitāti Beļģijā, tieši kas specializējās valodu speciālistu apmācībā. Un mēs ierosinājām un arī tagad turpināsim, mēģināsim. Šobrīd SEIS pamatskola ir atsaukusies mācīt franču valodu. Tas varētu būt tas modelis, kad mēs mācam attālināt franču valodu, un mūsu skolotāja palīgs, kas arī ir uz vietas klasē, viens no pedagogiem ir šī te franču skolotāja palīgs šeit uz vietas. Un tas ir tāds jaunais modelis, kas patika arī citām pašvaldībām, tā kā es domāju, ka mēs nebūsim vienīgie. Un tad kā veicās ar valodas skolotājiem? Ļoti smagi ar valodas skolotājiem, tāpēc mēs domājam šos dažādās iespējas apmācīt. Jautājums ir par vecāku vēlmi bērniem apgūt franču valodu. Man jāliekas, ka franču valoda ir ļoti laba iespēja, jo visas šīs Dienvidu Eiropas valstis, viņām svešvaloda ir franču valoda. Tā ir vienojoša valoda. Strīd nav, jā, bet kā šiem pasniedzējiem? Tāpēc nē, tas varētu būt. Skolu, bet jā. Ja Saukras skola izrādīs interesi novada vidusskolu. Ko jau meklē, nevis izrādīs, bet jau ir izrādījusi interesi un meklē. Bet citām valodām. Visas valodas, kādas ir faktiski pieejamas, galvenās valodas. Vācu un spāņu. Vācu, franču, spāņu, jā. Franču nav. Protams, ka vecāki ir vairāk izrādījuši par kādu no valodām, bet faktiski reāli būtu mācīt to, kur var atrast pasniedzējs. Nē, Saukras skola nāks ar šādu vēlmi, ka viņi arī mācīs franču valodu, tā nebūs problēma. Nevarējām pat nojaust, ka jāizsaka kaut kāda vēlme. Nē, jā, mēs esam runājuši par to, bet šobrīd tas ir ļoti reāli, jo tas ir darbiņš jau, kas ir uzsākts. Vēl viens jautājums tikai, lai saprastu.
Kā tiks šāda apmācība apmaksāta, kā tiks apmaksāta vai tās kaut kāds sadarbības? Mūsu skolotājs ir skaidrs, ka tas būs mūsu esošais pedagogs, ko mēs apmaksājam. Ja es varu izteikties, mums bija arī līdzīga situācija ar vācu valodu. Mēs no viņas atteicāmies, jo tur par katru skolēnu prasīja 300 eiro. Tas tātad mums atkrīt. Mums budžeta iespējas nav tik liels, lai mācītu vācu valodu vienam bērnam par 300 eiro mēnesī. Un franču valodu šobrīd ir iespējams, ja notiek pārunas par šo te finansējumu, bet ne šādā veidā. Iespējams, ka tas būs labdarības projekts, iespējams. Tas ir šobrīd sarunas ar Liežas universitāti. Viņi ir ļoti ieinteresēti. Vēstniecība, protams, atbalstīs pēc iespējas, lai mēs dabūtu pēc iespējas labākos nosacījumus, bet tas būs risināms jautājums tālāk. Labi, paldies. Jā, par jauniešiem papildinot, jūlijas sākumā, 3. un 4. jūlijā pie mums ieradīsies, tātad, kā jau mēs lēmām, mūsu organizēta nometne Ukraiņu bērniem, tie, kas dzīvo frontes līnijas tūmā, uzņemsim SES pamatskolas dienesta viesnīcā. Un, jā, kopumā būs 28 jaunieši un kādi 5 pedagogi orientējoši. Ja? Un atradīsies pie mums 2 nedēļas, dzīvos līdz 16. vai 17. jūlijam. Ja? Tā kā arī mūsu izglītības nodaļa organizē, uzņem un parūpēsies gan par kādu atpūtas iespējām, un tāpat, ja ir kādi priekšlikumi, ko piedāvāt, varam arī uzklausīt un kādas interesantas nodarbības norganizēt kopā vai kā savādāk. Jā, bet par lielajiem projektiem vēl tātad 1. jūlijā uzsāksies reāli būvdarbi Melnslielā. Tātad tur notiks gan augstsprieguma līnijas ienešana zem zemes esošo stabu noņemšana. Šos darbus veiks sadales tīkla apakšuzņēmējs, savukārt iepirkumā uzvarējušais būvnieks tātad sāks vienas joslas demontāžu. Darbi notiks tajā ielas pusē, kas ir skatoties uz jūru kreisajā pusē, kur arī tiks būvēta ietve un viena josla. Ja. Tad acīm redzot, ka visticamākais vēl satiksmes schēma tiek šobrīd skaņota, bet visticamākais, ka otrā joslā būs luksofors, pa kuru tad tiks organizēta satiksme. Būs ārkārtīgi komplicēti šo darīt, jo satiksme uz ostu ir ārkārtīgi intensīva. Smagais transports pārvietoties ar kravu pa upes ielu nevar. Ja, tā tad no sliktākā gadījumā tukšas krāvas, bet pilnas krāvas nevar pa upes ielu iet. Tā kā, ja, acīm redzot, arī šie luksfori izvietojumus, un kura autotransports smagais stāvēs, pirms sauklas zīmes droši vien un tā tālāk samainīšanās iespējas. Tā kā lūdzu sekot līdz satiksmes ierobežojumiem, būs neērtības, diemžēl, bet būvdarbi, protams, ir vasaras būvsezonā, ir jāpaveic, citu iespēju nav. Tāpat ir noslēgts, tūlīt tiks noslēgts līgums, ir visu dokumentu saskaņošanā. Vēl šodien domas sēdē arī saskaņosim līgumu ar valsts ceļiem, un tuvākajā laikā varēs uzsākt būvdarbus arī gar PS6, izbūvējot šo te ietvi no A1 līdz Rožu bulvārim, un arī attiecīgi tad šis projekts šajā te gadā ir jārealizē. Mazliet sarežģītāk process ir saistībā ar ceļu pie bibliotekas šeit. Šeit komunikācijas, kā jūs redzējāt, ļoti apjomīgas un dažādi arī sarežģījumi bija to ierakšanā. Šie darbi ir paveikti. Diemžēl virskārtas atjaunošanas projekts dēļ dažādu dokumentu kārtošanas ar institūcijām ir ievilcies. Attiecīgi tad šodien arī domas sēdē šo jautājumu skatīsim, lai iespējami tūlīt varētu slēgt arī līgumu un tālāk jau kārtot vispārējos dokumentus par tehniskā projekta izstrādi un seguma atjaunošanu gar Saukles biblioteku un arī daļā no krustojuma. Jā, lielie darbi vēl, tie laikam ir tie galvenie projekta darbi. Lūdzu. Apgāzmājas basketbola laukumu. Jā, vēl gaidām, tad basketbola laukums ir, kur pie basketbola laukuma terases rekonstrukcija, kas bija
lejā šeit pie Rāņielas pludmales vēl ir margas jāpabeidz, un arī ir tuvākajā nākošajā nedēļā atnāks arī apgaismes stabi, jo tie bija ilgi jāgaida, arī tie tiks uzstādīti, un tad arī pilnībā šis te tiks pabeigts, laukums būs glīti izgaismots. Tā kā varēs, jau tagad tur notiek visās, gan basketbolu var spēlēt, tā kā droši arī var apmeklēt, bet būs arī nedaudz gaišāks vēl. Jā, un, protams, atgādinu, ka jau pavisam drīz nākošās nedēļas nogalē ir klāta novada svētki. Aicinu gan visas iestādes vēlreiz aktivizēties, uzņēmējus, uzņēmumus, piedalīties Saulkrastes svētku gājienā, kas norisināsies 5. jūlijā. Tā ir piektdiena, 6. vakarā no laukuma pie Saulkrastes Pēterupes baznīcas pa galveno ielu līdz Estrādei. Estrādē arī uz centrālu laukumu varēsim visi satikties, sasveicināties, un tālāk jau būs vakara koncerts un zaļumbalve kārtīga, tā kā visu laiku aicināti ieeja par brīvu. Savukārt sestdien tad tradicionālie kādi ir svētku pasākumi, gan ar dienas koncertu, gan tirdziņiem, dažādām atrakcijām bērniem un vakara koncertu, kas gan ir par maksu. Un savukārt vēl viens koncerts, kur mēs atvirzījām šoreiz tieši no svētku rīta 2 nedēļas vēlāk uz 20. jūliju, tad notiks uz Pabažu ezera saulēkta koncerts, ja, tas šoreiz citā datumā, un tas arī ir par brīvu, tā kā visi laipni aicināti. Un, protams, šajā nedēļas nogalē ir viens no lielākajiem sporta pasākumiem Saukstos, kāds tas ir Jūras parkā Pludmalē, kur arī droši vien būs kādi 1000 apmeklētāji, Saulkrastes kokteils gan ar volejbolu, basketbolu, ar dažādām atrakcijām, arī gaisa balonu sulās, kā būtu, un iespējams pat uguņošana, atkarīgs no laika apstākļiem. Tā kā volejbolu varēs baudīt līdz pat pusnaktī. Pēdējā fināla spēle ir 11:30 naktī, tā kā arī visi laipni aicināti. Jā, kolēģi, vai ir kādi vēl jautājumi par aktuālajiem darbiem? Vai varam sākt izskatīt? Jā. Kārtējos domas sēdes jautājumus, un kā nākamais jautājums ir par atteikumu atjaunot 2014. gada 9. jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu. Ceļi dārzkopības sabiedrībā Ķīšupe 1 par 600 kvadrātmetru nomu. Skatījāmies arī komitejās. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Paldies. Apstiprināts. Lēmums pieņems, pret atturās nav. Trešais jautājums ir par lietošanas mērķa noteikšanu. Rīgas iela 94A Saulkrastos. Mērķis individuālo dzīvojamā māju apbūves zeme. Un dalītais mērķis, tātad 1200 kvadrātmetri šis mērķis, un savukārt 2300 kvadrātmetri meža saimniecībā. Tātad noteikti dalīto mērķi. Paldies. Apstiprināts. Pret atturās nav. 4. jautājums ir par nosaukuma un adreses maiņu. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam Saknītes Sējas pagastā. Manuprāt, ļoti labs nosaukums, es nemainītu. Tas šis nav no limuzīnas Jāņots krāsā, tur nebija Saknītes. Jā. Pat ir saistība. Ar aktieriem. Jā. Un mainam uz, ir īpašnieks rosina mainīt uz Janči. Jā, nu, īpašnieks vēlās, apstiprinām. Paldies, apstiprināts. 5. jautājums atdalīt no nekustamā īpašuma cīruļi Priedēs Saulkrastes pagastā
zemes vienību un piešķirtai adresi Meža Cīruļi. Un darbība mežsaimniecība, mērķis lietošanas. Atdalāmā vienība 2,06 hektāri. Paldies. Apstiprināts, pret atturās nav. Nākamais jautājums arī par zemes vienības sadalīšanu. Kalna Vētras. Sējas pagastā 3,52 hektāri, jā. Un jaunais atdalāmais nosaukums būs Klāras. Un mērķis lauksaimniecība. Un otrais zemes vienībai tad nosaukums Klāriņas. Un arī lauksaimniecība lietošanas mērķis. Nu jauki. Paldies, apstiprināts, pret atturās nav. Nākošais ir zemes ierīcības projekts īpašumam Jaunsalnas Sējas pagastā. Attiecīgi veidojās zemes vienība numur 1 Lejas salnas 3 hektāru platībā, kur mežsaimniecība lietošanas mērķis. Vecs salnas 4,13 hektāra arī mežsaimniecība. Jā, un tas arī viss. Lejas salnas un vecs salnas. Un jaunas salnas arī paliek. Ja. Tā ir kāda vēsa vieta droši vien, kur ir salnas daudz. Guntis droši vien zina labāk. Paldies, stiprināts. Arī nākošais ir ierīcības projekts Bumbieri. Arī Sējas pagastā. Un atdalāmā zemes vienība būs, adrese būs Bumbieri, Lojā, Sējas pagastā. Platība 0,52 hektāri un mērķis lauksaimniecība. Un attiecīgi zemes vienība numur 2 būs Lejas Bumbieri, arī turpat Lojā 0,5 hektāri ar lauksaimniecību mērķis lietošanas. Jā, tas arī viss. Tātad Bumbieri un Lejas Bumbieri. Saldie Bumbieri vai kāds savādāk. Sulīgi. Jā, paldies. Arī nākošais ir ierīcības projekts. Tātad Vecbāžas un Līči 78. Tad adrese tiek saglabāta Jaunbāžas Līčos un mērķis noteikts ir dzīvojamā māju apbūve. Un gabalam zemes vienībai numur 2 paliek Vecbāžas. Tur mērķis būs mežsaimniecība. Un Līči 78 tiek saglabāti un arī ar mērķi dzīvojamā māju apbūve. Ir kolēģi jautājumi? Balsot. Lūdzu, kolēģi. Laikam vadi pārkarsuši kastumā. Tik ātri nenāk
sistēmā balsoja. Jā, paldies. Balsošanu slēdzu. Jā, vienbalsīgi apstiprināts izmaiņas un jaunie nosaukumi. Un nākamais būs par izstrādi ierīcības projektu. Atļaut izstrādāt ierīcības projektu nekustamajam īpašumam atslēgas Saukas pagastā. Klāt ir pielikt arī schēma. Dārzkopības sabiedrība Vēsma un Rozes starp. Jā. Divās daļās vēlās sadalīt, jā, teritoriju orientējoši. Palielu teritoriju. Vai ir kādi jautājumi? Varam nobalsot. Paldies. Jā, ļaujam uzsākt, apstiprināt darbu uzdevumu. 11. jautājums ir nekustamais īpašums Gaujimalu Beltes. Arī vēlās uzsākt ierīcības projektu, ir sagatavots darbu uzdevums. Arī pievienot ir schēma. Ļaujam kolēģi uzsākt. Jā, paldies, balsošanu slēdzu. Pret atturās nav, lēmums pieņemts. 12. jautājums ir par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma zemes gabalu upes iela 4 Zvejniekciemā Saukas pagastā atsavināšanu un piemērot atsavināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu un atbilstoši novērtējumam šī te cena ir 24 100 eiro. Platība 2879 kvadrātmetri. Un attiecīgi arī šis ir tāds piespiedu atsvinājums, varētu teikt, ka mēs atzīstam arī 4. punktā šī te ēkas īpašnieka upes ielā 4 tiesības uz pirmpirkumu. Tad zemesgabals ir apbūvēts. Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Apstiprināts, pret atturās nav. 13. jautājums. Zemesgabals Saulīte 55. Saulītē Saukas pagastā nodošana atsavināšanai. Tātad šeit novērtējums ir 5000 eiro. Un arī šeit atzīstam ēkas īpašnieku, kad šī zemesgabala dzīvo attiecīgi par pirmpirkuma tiesīgo personu. Un ja viņi nerealizē, tad tāpat mēs... Jā. Paldies. Paldies. Nākamais arī ir atsvināšanas process. Klīnslejas 4.2. 23 Murjāņos. Šeit mēs uzdodam Saukas novada pašvaldības attīstības nodaļai organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu un attiecīgi arī tad uzdodam šeit dzīvojošiem īrniekiem vienoties, ja, iesniegt notrā apliecināt vienošanos par to, kurš tad iegūs īpašumā. Tad šeit uzsākam procesu.
Paldies. Par 13 pret atturās nav lēmums pieņemts. 15. jautājums ir par apbūves tiesības otrās izsoles organizēšanu nekustamā īpašumā Ainaža iela 11F. Tātad šis zemesgabals ir tepat Vāravas ielas izejā uz jūru, Saukas centrā, Ainaža un Vāravas ielas krustojumā, gar ceļu malu starp Vāravas stāvlaukumu un starp stāvlaukumu pie Vāravas un starp Vāravas ielu, ja ceļa mala gar stāvvietām, kur iespējams izvietot ir kāds pakalpojuma objekts. Tātad šeit rīkojam apbūves tiesības izsoli. Un tātad nekustamā īpašuma apbūves tiesības sākotnējā nomas maksa tā ir, ja, būs 1640 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Gadā, jā, tā. Cik mēs viņu samazinājām? 20%. Un kas interesantiem ir jāiesniedz, lai varētu piedalīties tajā izsolē kaut kādas vizualizācijas vai... Tur ir noteikti, tur ir klāt pie lēmuma, tālāk ir līgums, tur viss uzskaitīts. Jā, nu, lūgums, vēlreiz arī publicēsim precīzi aprakstu arī Saukas mājaslapā, lai visi var iepazīties ar šiem te noteikumiem. Protams, ka vieta ir pašā Saukas centrā, galvenā ceļa malā, ļoti ērta pakalpojumu sniegšanai, tāpēc arī ir papildus prasības par to, kā tāds būtu jāizskatās. Bet, manuprāt, uzņēmējdarbībai ļoti piemērota teritorija. Mēs zinām, ka Saukastos ļoti trūkst nomas telpu un dažādu pakalpojumu sniegšanai, un šeit ceļa malā, manuprāt, var ļoti veiksmīgi attīstīt šādas te. Un tas termiņš mums bija 20 plus 10 gadu. 20 plus 10, jā. Tas ir 30 gadu. Nu, jautājums tikai par izvērtēšanu. Var jau uzlikt modeļēku, ja? Tur ir uzcelt kaut ko Tur ir sakarīgu. prasība, zinām. Jā, Var likt moduļāku, ja viņi atbilst prasībām. Un moduls jau nav nekas slikts. Nu, jā. Nē, viņi dara. Tas jau nav konteiners. Nē, tagad jau daudz modeļu ir. Tātad šeit izsoli ir divos etapos. Faktiski pirmais etaps jāiesniedz MEC, kāds izskatīsies orientējoši, ja? Tad nedaudz jāiedziļinās šajā te vietas prasībās, būtu droši jāsteigās arī ar pašvaldību, ar būvvaldi, un attiecīgi tad tālāk jau tie, kas kvalificējās, var piedalīties arī šajā te naudiskajā izsolē, kur sākuma cena tātad būs šie te 1640 eiro, solis 200 eiro, tas ir par nomas maksu gadā. Tad apbūves tiesība 20 plus 10, ja? Būtiski, ka tik samazināti arī tie finanšu līdzekļu kredītiestāvē. Nu, jā, mēs pat laikam no 250 uz 50 samazinājām, vai kaut kā no 200 uz 50. Man liekas, no 200. No 200. Jā, tā kā lūdzu sekot līdzi sludinājumam, un ļoti laba vieta. Apstiprināts, pret atturās nav. 16. jautājums ir par daudzdzīvokļu mājai Mūrjāņu ielā 1 Saukastos funkcionāli nepieciešamās zemes gabalu noteikšanu. Jā, nu, jautājums, vai tad šeit ir tad gala apstiprinājums no visiem ēkā dzīvojošajiem īpašniekiem, jo šeit ir vairāk iesniegumi bijuši, vēlmes un tā tālāk. Klusēšana, piekrišana, tur tā situācija šobrīd bet šobrīd starp dzīvokļu īpašniekiem ir vienošanās par robežu. Nu, jā, ar zemes īpašniekiem ir vienošanās. Tas nav vienkārši, ir mazdārziņi, ir
stādījumi, ir saimniecības vajadzībām nepieciešamās teritorijas. Neviens vien iesniegums bijis. Un, ja viss ir saskaņots, tad lūdzu nobalsot. Jā, paldies. Mēs vairāk to pēdējo soli formāli apstiprinām. Ja? Tātad pašu iedzīvotāju noteiktās robežas. Paldies, apstiprināts, pret atturās nav. Nākamais ir iekšējie noteikumi grozījumi mūsu noteikumos par kārtību, kādā iznomā pašvaldības zemi sakņu vai tā saucamā ģimenes dārzu vajadzībām. Šis grozījums skāra jautājumu par... Tad, ja iepriekšējais nomnieks ir vai nu miris, vai arī atsakās, tad mums ir noteikumos, ka ģimenes locekļi var pieteikties uz šo, tātad slēgt jaunu nomas līgumu tieši par šo konkrēto dārziņu, bet mums nebija atrunāts kādā termiņā. Un tagad, lai vienkārši būtu tiesiskā skaidrība, cik ilgu laiku mēs tad gaidām un neslēdzam ar citu, tad ir tiek noteikts tagad tie 3 mēneši. 3 mēnešu laikā ir jāpiesakās. Un ja nepiesakās, tad mēs varam jebkuram citam iznomāt. Jā, 6.11 punkts tātad izteikts jaunā redakcijā. Un arī viens precizējums par tiesisko pamatojumu. Ja? Lūdzu, kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies. Apstiprināts, paldies. Nākamais ir par mājas dzīvnieku turēšanas Sauksnes novadā saistošie noteikumi. Vai visiem ir zināms, kas ir mājas dzīvnieki? Ja tie paši mīļi dzīvnieki, ja visi, kas mājās mēdz uzturēties. Vispār to var ievest par durvīm. Vai kas paši ienāk? Dzīvnieki pieskaitām. Zirgi. Šeit mums ir vēl papildinājums istabas dzīvnieki. Vispār to var istabā ievest. Bet tie, kas paši ienāk ar tiem. Ja viņš ir istabā, tad viņš ir istabas dzīvnieki. Jā, noteikumi nopietni. Tātad nosaka šo mājas istabas dzīvnieku īpašnieku turētāju pienākumus, kā arī klaņojošo dzīvnieku izsiešanas kārtību mūsu novadā. Un, protams, mērķis ir nodrošināt tīru un veselīgu vidi, lai dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, kā arī novērst mājas istabas dzīvnieku klaņošanu. Tad nosakām, kur dzīvnieks nedrīkst atrasties bez pavadas. Nu, jā, virkni citas lietas. Otrajā sadaļā, 3. punktā, sapants iekļaus novada ārpus norobežotās teritorijas, novada zaļajā zonā un mežā suns bez pavadas īpašnieku uzraudzībā un redzes lokā var atrasties tādā tālumā, kādā īpašnieks turētājs spēja kontrolēt dzīvnieku rīcību. Zaļajā zonā, ko nozīmē spēt kontrolēt rīcību, redzes lokā. Es, piemēram, redzu varbūt 10 metrus, a cits redz puskilometru, kādu kuram redz. Ja? Un līdz ar to, ja viņa redzes lokā, tad viņš var it kā kontrolēt. Protams, viss jau ir pareizi, kolēģi, bet dažkārt, kad mēs saskārsimies, ka šādā gadījumā cilvēks ir jāsoda par to, ja, dzīvnieku īpašnieks,
tad tur var būt ļoti garas diskusijas, cik kuram tāls ir tas redzes loks. Nē, nu, tas jau ir redzesloks kopā ar spēju kontrolēt dzīvnieku rīcību. Tie divi. Visiem dzīvniekiem. Tev bail no agresīviem kaķiem? Vai trušiem? Skolā uz iesības pasākumu ir bijis apmācīts arī ar sesku. Tas attiec uz visiem. Uz visiem līdz ar to varbūt man nevajadzētu. Skolu teritorijā te ir īpaši ierobežojumi, izglītības iestāžu teritorijās. Bet tas ir par sunu stāsts. Te runājām par varbūt Trešais punkts ir Bet te ir kontrolēt dzīvnieku rīcību. Bet tālāk ir suns. Izņemot šādas vietas, trešais punkts par suņiem iedomātos. tur ir pat dzīvnieku. Tieši beigās ir kurs suns jāpavadā. Jā, tas ir kurs suns jāved pavadā. Bet pārējiem ir iespēja kontrolēt. Pavadā jābūt bērnu atpūtas sporta laukumos, izglītības iestāžu teritorijās. Teritorijā jābūt pavadā, bet ja skolā iekšā, tad viņš jau var tā kā palaist. Sesti. trešais punkts ar visiem apakšpunktiem konkrēti par suņiem. Priekšlikums apstiprināt. Jā. Jā, 15. punkts arī nav galvenais noformēts, tas laikam nestrādā lielu lomu. Varbūt uzklausīsim Izsnāstus. Noteikumi, kuri nosaka kārtību, kad nedrīkst ievest dzīvniekus. Savukārt šis teksts par zaļo zonu un suni bez pavadas un attālumu ir no ministra kabineta noteikumiem, labturības prasībām, un mūsu noteikumos iekļauts tikai tādēļ, ka viņš paredz izņēmumu. Proti šīs ir tās vietas, kur sunim ir jābūt ar pavadu. Punktā Vitas, tur nebūs liekams komats starp bērnu un atpūtas laukumu. Ir bērnu atpūtas vai ir bērnu komats atpūtas sporta un rotaļu laukumu. Manuprāt, pareizi būtu, ka pilsētas teritorijā bez pavadas nedrīkst laist nekur. Kabineta noteikums un šis definējums ir tieši tāds pats kā ministra kabineta noteikumos labturības prasības. Zaļā zonā un mežā suns drīkst. Peldvietā ir aizliegums ministra kabineta noteikumos par peldvietām. Savukārt pludmalē tiek teoretiski smiltīs suns nedrīkstētu būt bez pavadas, jo tā nav zaļā zona. Jo praktiski ir tā, ka ne jau viss ir droši, un tomēr pludmalē, es nerunāju par, kur ir tā teritorija, kur ir pludmalē, ja te ir par pludmalē, bieži vien ir nāk liels suns pretī, man tas varbūt neuztrauc, bet ja man ir mazbērni, tad es viņus labi, ka divus var spēju pateikt uz pleciem, uz visu. Viņiem ir bailes, un es jau nevaru viņiem pateikt, ka šitas suns ir no labas dzimtas un labi saimnieki, ka viņš nekad nevienam pārnedarīs. Vai par šo varētu ierakstīt arī mēs precizēt, lai būtu pilnīgi skaidrs? Tad pludmalē nē, bez pavadas. Šitā jau vispār nevar pludmalē iet. Nu, peldvietas ir skaidrs. Peldvietā nē, bet pludmalē. Nu, jā, Tieši tā, tas ir tas, ko mēs komitejā arī lēmām. Jā, to visu nevar uzrakstīt, kur viņi nevar būt. Vienkārši kāpēc 15. punktu vērst uzmanības, tur nav jau normīgi. Nē, likuma 10. nodaļa tā ir. Tas ir romiešu 10. Jā. Likumos viņi liek romiešu nodaļu. Aicina apstiprināt sadzīvot ar dzīvniekiem. Bet komatu mēs varētu likt starp atpūtas un bērnu, ja? Atpūtas, komats, bērnu laukumu, ja? Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Paldies, apstiprināts vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums ir par
sociālo palīdzību attiecīgi par sociālā dienesta 15. aprīļa lēmuma par trūcīgas maznodrošināts mājsaimniecības statusa atteikumu personai atstāšanu spēkā. Skatījāmies arī komitejās, speciālisti izanalizējuši. Tātad, jā, sagatavots ir šeit iekopējies tajā redzamajā sadaļā ir nepilnīgi, bet sagatavots ir, ka izskatot visus apstākļus, kas ir aprakstīti uz 2 lapspusēm par ģimenes locekļu attiecībām un vispārējo, par mājsaimniecības statusu. Tad konstatē, ka ir pareizi bijis lēmums un atstāt negrozītu tātad sociāla dienesta lēmumu. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi vēl? Nebūs, mēs komitejā jau dzirdējām izskaidrošu. Tad lūdzu veikt nepieciešamo balsošanas procedūru. Paldies. Apstiprināts. Pretatturās nav. Lēmums paliek spēkā. Nākamais jautājums, jau 20. pēc kārtas, ir par bibliotekas filiāles sēja struktūrvienības pakalpojumu sniegšanas vietu, kas šai gadījumā sējā tiek slēgta. Vai ir kāds vēl papildinājums bibliotekas vadītājai vai par procesu? Tātad es saprotu, ka darbs tiek organizēts un komunikācija notiek, lai un iedzīvotājiem ir izskaidrots, kādā veidā var bibliotekas grāmatas saņemt. Varbūt var arī šeit pastāstīt, kā... Ir klāt bibliotekas vadītāja. Jā, lūdzu, Dzintars kundze. Gan skatīts jautājums un atbalstīts, bet situācija ir tāda, ka 2022. gadā 1. martā biblioteka tika reorganizēta par pakalpojumu sniegšanas vietu, un tad 2022. gadā filiāles sēles bibliotekāri reizi mēnesī brauca uz biblioteku un 6 lasītājiem izsniedz grāmatas, bet tad viņi vienojās, ka tomēr šie lasītāji brauks uz sēju, un tur saņems jaunākās grāmatas. 2023. gadā šajās telpās bija Saukras bibliotekas grāmatas izvietotas, jo mums bija reorganizācija. Līdz ar to šie lasītāji gan sējā, gan Pabažos, gan Saukras šīs grāmatas saņēma. Līdz ar to šajā gadā februārī mēs atvedām Saukras grāmatas atpakaļ uz Saukrastiem un telpas palika tukšas. Šobrīd saņemt Lojā, jā? Lojā, Pabažos un Saukrastos, jā. Un šīs pakalpojumu sniegšanas vietas grāmatas apmēram 2000 tika februārī atvest uz Saukrastiem un ņemtas mums uzskaitē. Tā kā tur ir 2 tukšas telpas, tad bibliotekai īsti nav vajadzīgas. Praktiski runa ir par 6 cilvēkiem, kuri apmeklē citur bibliotekas un saņem pakalpojumus. Viņiem ir iespēja nokļūt uz biblioteku? Jā, viņiem ir, un viņi jau to dara 2023. gadā, jau braukā. Un mums Saukrastos ir 39 lasītāji reģistrēti no Sējas pagasts, tā kā aktīvi apmeklē mūs. Un cik kopā ir reģistrēti lasītāji? Saukrastos? Visām mūsu bibliotekām. Saukrastos aktīvie, tas ir aktīvi, kas regulāri nāk uz biblioteku, ir apmēram 1200 gadā. Mēs neskaitām vasarniekus. Pabažos ir 353 aktīvie lasītāji, un Sējā ir apmēram 250. Vasarā Saukrastos krietni vairāk apmeklē, jo ir rīdzinieku un vasarnieku. Un kas ir pieprasītākais lasām viela? Tas ir sezonāli. Vasarā šobrīd nāk aktīvi Saukrastos bērni un vecāki, un viņi gan uzturās bibliotekā, gan arī obligāto literatūru pieprasa mums. Joprojām ir skolās ieteicamā obligātā literatūra, to arī prasa.
Un vai ir kādas šobrīd tādas pieprasītākās grāmatas, uz kurām stāv rinda? Jā, par brāļiem Žagariem ir gara rinda. Es pati esmu 8. rindā. Ir grāmatas, jā. Bet vasarā vairāk tādu vieglo literatūru prasa cilvēki. Paldies. Par sagatavotu lēmumu projektu. Gribēju piebilst par katalogam, protams, ir piebilst elektroniski klāt, nepazīties un pārējās. Rāviškungs. Vietas attālināt, drīzumā, domāju, arī grāmatu piegāde varētu būt attālināt. Paldies. Apstiprināts. Pret atturās nav. Nākamais jautājums ir par līgumu slēgšanu ar Lursoft par datu apstrādes pakalpojumiem. Skatījāmies arī komitejās. Lūdzu, vai vēl kādi jautājumi? Datoru uzkarsuši. Tiem āboliem tā ir viņi nevar turēt, vai tie nav āboli. Bet tāpat nav vēl. Jā, paldies. Apstiprināts vienbalsīgi. Nākamais jautājums ir par izsoli Kanča P. Cirsma par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad izsoles cena ir viens solis, ir spērts tātad 14 784 eiro un 86 eiro centi. Lūdzu, apstiprināt rezultātus. Man jautājums ir, cik ilgs laiks pagāja no brīža, kad tika izsludināta izsoli un apstiprināti rezultāti līdz šim domas lēmumam? Blankenberg kungs. Cik ilgs laiks pagāja no brīža, kad tika nosolīta šī cirsma? Līdz brīdim, kad mēs apstiprinām viņu tagad domas sēdē. Kaut kāds 3 nedēļas apmēram, jā. Nu, iznāk ilgi, bet... Tas tam solītājiem zaudējums nevar radīt? Viņš var radīt abām pusēm. Jā? Bet šim ieklies, domāju, ka plus mīnus. Rakstīts, kad izsoles rezultātus apstiprina kārtējā domas sēdē. Nu, tad kāds tie datumi sanāk, tā viņi sanāk. Jā. Mēs būsim saudzējuši dabu, būs putni varējuši izliksdot un tā tālāk. Tur vēl tāds kaut kāds aizliegums. Nu, uz mežiem viņš tik ļoti neatiecās, bet... Cilvēkam ir jāgaida, kamēr viņš nosola, viņš vēl nav samaksāt, un tad gaida mūsu sēdi, kad mēs apstiprinām rezultātus. Tā iznāk, jā. Šāds jautājums ir skatītājs. Nu, mēs varam iekļaut, jā, tad, ja tiešām mums tāds punkts, ka kārtējā domas sēdē, to mēs varam nerakstīt turpmāk, un ja mums ir pa vidu kāda rakstīt tuvākajā domas sēdē turpmāk, jā. Jā. Uzņemt vērā, jā, paldies par ieteikumu. Rezultāti apstiprināti, protams, ir vienbalsīgi, paldies. Un 23. jautājums ir par to, par ko mēs runājam jau sēdes sākumā, par šo te mūsu investīciju projektu, proti par Rāņa ielas daļas
rekonstrukciju, proti posmu starp Pludmales ielu un Ainažu ielas krustojumu gar Saukas biblioteku, kur tad mēs precizējam lēmumu projektu un arī skatīties priekšlikumā, kāds ir šis te precizētais lēmumu projekts. Tātad ņemot vērā, ka ir vēl jāpagarina līgums ar zemes īpašnieku, jo biblioteka atrodas uz privātu īpašumu esošas zemes, attiecīgi tad mēs precizējam par šo te vidējo termiņu, kā arī pilnvarojam tad izpildu direktori slēgt jau šobrīd līgumu, lai ātrāk uzsāks šos te darbus, projektēšanas darbus, jo mums jāskārto arī vēl ne tikai ielas daļa, bet arī tā daļa, kas ir, lai ētāk piekļūtu komunālās servisa tehnika, lai uzpildītu granulas kaplumājā. Tā kā šāds lēmums ir sagatavots. Kolēģi, lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu, tad nobalsot. Tad reāli šajā gadā arī varētu būt būvniecība vai tikai projektēšana? Mēs gribējām visu, gan projektēšanu un būvniecību, bet lai paspētu uzbūvēt, mums vajag to projektēt iespējas ātrāk. Ja ļoti ātri projektētājs strādā un saskaņo, varbūt, ka ar būvnieku runājam, projektētājiem būvnieku, kas ir viens un tas pats izskatās būs, tad ir viens un tas pats, tad viņš teica, ka viņi varētu mēģināt uzspēt. Tur jau no atzinumiem ir atkarīgs. Jā, tieši tā. Labi, paldies. Tāpēc vajag pēc iespējas ātrāk. Tātad valsts kasē mēs vēlamies aizņemties 167 542 eiro, ja? Un aizņemuma nesaņemšanas gadījumā tad paredzēt finansējumu nākamā gada budžetā 127 109 eiro apmērā, bet šobrīd faktiski mums tad būtu tikai vajadzīgs šis te vēl pagarināt līgumu ar īpašnieku, un tad varētu arī saņemt šo aizņēmumu. Aizņēmumu mēs ņemam līdz 2027. gada 30. martam, jo valsts kasa nevēlējās akceptēt uz 10 gadiem, bet ir vienošanās ar valsts kasu, tiklīdz mēs noslēdzam līguma pagarinājumu ar zemes īpašnieku, tā mēs pieņemam jaunu lēmumu un veicam grozījumus grafikā un jau paņemam to summu atlikumu uz 10 gadiem pagarinam. Paldies. Turpināts. 24. jautājums ir par grozījumiem projektā atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai. Un tātad paredzēts iekļaut trešo mērķu grupu. Šeit bija precizējumi laikam ministrs noteikumos, ja? Pieteikumu, kurā ir atbalstīti 2 personas. Pēc projekta pieteikuma iesniegšanas Labklājības ministrija informēja, ka ir palikušas kvotas un ir iespējams pieteikt vēl vairāk personas. Līdz ar to sociālais dienests apzināja šīs mērķa grupas, rada iespēju vēl vienai personai pieteikt šo mājokļu pielāgošanu. Līdz ar to ir nepieciešama grozījuma par papildus personu un finansējumu. Jā, bet šeit viss ir Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējums. 100% apmērā, jā, tieši tā. Lūdzu atbalstīt. Tad papildus 66 425 eiro. Tad viss kopā, ja? Pielāgošanā ir paredzēta 22 141 eiro. Tie ir salīdzinoši nelieli darbi, kā pieņemsim manas istabas durvju aiļu paplašināšanu, lai nodrošinātu vides pieejamību. Paldies.
25. jautājums ir par stipendiju piešķiršanas kārtību saistošie noteikumi. Pielikumā arī pievienoti. Tad skatījāmies arī vairāk kārt šos noteikumus. Ir veikti virkni precizējumi. Jaudzu. Šajos noteikumos nebija punkts par daļēju studiju maksas atmaksāšanu. Jums ir izglītības darbiniekiem ir koplīgumā atrunāts, ka atmaksā studiju maksu daļēju. Nav bijis. Tātad šīs stipendijas pamatā ir īpašos gadījumos, ja, nozarēs, kur mums trūkst speciālisti, lai mēs attiecīgi piesaistītu attiecīgos speciālistus. Attiecīgi tad tiek slēgts līgums par saistībām, kādas tās ir, un par turpmāko darbu pašvaldībā. Bet tie ir izņēmumi gadījumā, kur tad ir domas apstiprinātās specialitātēs un attiecīgi pamatojoties iestādes iesniegumu, kur tad arī šis jautājums tiek kontekstā skatīts un, protams, arī tādā apmērā, kā to paredz budžeta iespējas attiecīgajā periodā. Paldies. Apstiprināts. Uh, 26. jautājums ir par jūnija budžeta grozījumu apstiprināšanu. Tātad, lai mēs visus iepriekš lemto ienesta budžetā, tad attiecīgi ir tas apkopots un precizēts tātad pašvaldības budžets šim gadam. Vai ir vajadzīgi vēl kādi sīkāk? Esam šos jautājumus visus skatījuši. Viss jau iepriekš klāt ir pievienots arī Excel tabuliņas. Komitejā nekas nav taču mainījies. Gataveri, kas mainījies? Es pieļauju, ka varbūt ir pēdējie grozījumi izstrādāt. Tagad ir izstrādāt grozījums iet uz šo domas sēdi, izņemot vienus, kas ir 37. punkts, par ko vēl tikai ir iestrādāt visi grozījumi, kas ir bijuši pieņemti līdz šiem saistībā ar budžetu. Izmaiņas ar vienu domas lēmumu, tas ir 8199 eiro. Par to summa mainījusies saistībā ar ieņēmumu un izdevumu palielināšanu. Iepriekšējā domas sēdē bija ziņojums, pagaidām ir labi. Indikācijas, ka pagaidām ir tikai pagaidām. Mēs sakam līdz publiski dzirdamai valsts informācijai par valsts budžeta izpildi, par diskusijām saistībā ar uzņēmēju organizācijām, ar citiem sociālajiem partneriem, par iespējamo nodokļu izmaiņām. Ja. Tātad tas viss rada fonu
ka acīm redzot plānotie ieņēmumi nav gluži tādi, kā to vēlētos, un ka ir vajadzīgas kādas izmaiņas. Protams, tas rada zināmas bažas arī saistībā ar turpmākajiem valsts lēmumiem, kas varētu kaut kādā veidā ietekmēt pašvaldības budžetu. Mums nav garantēti. Jā, 100% apmērā budžets ieņēmuma nodoklis ir garantēts, un tas tiks sasniegts. Katru gadu arī ir pārpilde. Jautājums, vai arī tiks ieskaitīti, ja būs šī pārpilde, arī šie līdzekļi. Un tā tad vairāk mēs skatāmies jau nākamā gada virzienā, kāda saglabāsies proporcija starp ienākuma nodokļu sadali starp valsti un pašvaldību. Šobrīd tā ir 25/75. Vēlamies atgriezties iepriekšējā periodā, kur bija 80% bija pašvaldībai, bet jā, sliktākā variantā tas varētu arī būt ne tikai atgriezties pie kādreizējā, bet vēl varbūt pat samazināties. Jā, tā kā ņemot vērā, ka tāpat nākamajā gadā būs šiem papildus izdevumi saistībā ar minimālās algas pieaugumu, ja tas tiks apstiprināts, jā, un tā tālāk, tas, protams, rada piesardzību zināmu. Tāpat būsim ņēmuši arī aizņēmumus projektu realizācijai, jā. Tā kā. Katrā gadījumā Finanšu ministrija, ko pēdējā izpildirektora sanāksmē prezentēja, tad valsts budžets pildās salīdzinoši tagad pēdējā informācija, ka viņiem ir atbilstoši grafikam, bet nākamais gads varētu būt netik grūts pie nosacījuma, ja nemainās nodokļu politika, bet ņemot vērā, ka valsts pusē šobrīd ir diskusija par nodokļu politikas izmaiņām, tad attiecīgi mēs neko nevaram prognozēt. Paldies. Jā. Svarīgi, ka arī kaimiņos viss ir mierīgi un uzņēmēji var strādāt un nav kādi ārējie blakus apstākļi, kas kavē darbu. Un, protams, ka nodokļu paaugstināšana nekādā veidā neveicinātu uzņēmējdarbību un nodokļu maksāšanu. Jā. Paldies. Tad grozījumi apstiprināti. Esam precizējuši budžetu. Nākamais 27. jautājums ir publiskais pārskats. Man bija iepriekš jautājums pie publiskā pārskata par tiem taksometriem, kas mums ir kā pirmie, kurus augstos ir visvairāk. Tā patiešām ir, viņi tie arī ir palikuši kā pirmie. No reģistrētiem uzņēmumiem, jā? Bet es nevaru tos vienkārši patiesībai. Nē, ir tā, ka viņi darbojās Rīgā, varbūt viņam reģistrē. Jā, tieši tā, bet viņi skaitās šeit. Izīrē mašīnas vai uzturtos taksis Bolta Rīgā. Un visvairāk reģistrētie uzņēmumi, kas to nosakos, tā varētu būt. Tu zini, ja? Nē, tāpēc, lai mēs to iezīmētu, tā ir tas, attiecīgi. Pēc, ka tā ir faktiskā situācija. Tā ir faktiskā situācija. Nē, faktiskā situācija. Tā ir teorētiskā pēc datubāzes. Jā, un tieši tā tev arī tiek uzskatīti. Pēc juridiskās adreses jau arī skaita. Neapšaubu, Jākopsona kungs kaut ko zina. Labi, kolēģi, nobalsojam un virzamies tālāk, izskan pārējos jautājumus. Skola. Tad precizējam šo, ja? Jā. Paldies, piefiksēt lūdzu, ja? Paldies par atsīgumu. Piefiksējam. Paldies. Virzamies pret atrādu. Virzamies tālāk. Nākamais ir arī mūsu projekts, kas ir izglītības saistīts Erasmus Plus projekts, kur mums ir vajadzīgi precizējumi šajā projektā. Tātad te ir uzskaitīts samazināt vienas aktivitātes, palielināt citas. Tātad šeit pašvaldības finansējums nav.
Lūdzu atbalstīt. 500 eiro apmērā. Samazināt, palielināt. Paldies. Balsošanu slēdzu. Apstiprināts. Nākamais ir pašvaldības policija. Tātad, kā jau būsiet dzirdējuši, tad bija nepieciešamība un ir joprojām nepieciešamība veikt diezgan tādu kapitāla remontu mūsu autobusiņam, proti mainīt motoru. Nobraukums ir salīdzinoši liels, ņemot vērā, ka pamatā tomēr pārvietojas pie tam mazus attālumus, tepat novada robežās 24/7, ja, tad ir jāpārceļ šie finanšu līdzekļi 6000 eiro apmērā. Šobrīd pašvaldības policijas budžetā, lai varētu apmaksāt jaunā motora iegādi un uzstādīšanu, kas jau varētu tikt veikts šī mēneša beigās un nākošā mēneša sākumā, lai uz novada svētkiem atkal busiņš būtu kaujas gatavībā. Ir vēl kādi jautājumi pašvaldības policijas priekšniekam, Vinterkungam, vai kas papildināms? Remontējiet ātrāk. Paldies. Balsošanu slēdzu. Atbalstīts vienbalsīgi. Mums šis busiņš vēl tāds ekskluzīvs 4x4, ja? Jā. Nākamais jautājums ir par pludmales nomas izsolēm, kas nenotika, jo nebija pretendenti par pakalpojumu sniegšanu pludmalē Vidrižu ielas galā un Akāciju ielas galā pie Rūķīšiem. Attiecīgi tad mums šobrīd jāatzīst, ka nav notikusi, un tad redzot uz nākamo sezonu jau tad. Savukārt tās, kas notika, tās mēs jau domas ārkārtas sēdē apstiprinājām, un tur jau tad var jau uzsākt nomnieki jau kādu darbību. Siltais laiks ir iestājies. Apmeklētāji ļoti daudz pludmalē. Paldies. Izskatīts, apstiprināts, un nākamais ir, šis bija Vidriža iela, nākamā ir Akācijas ielas galā arī, ja? Atzīstam par nenotikušu. Jā, lūdzu nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Apstiprināts. 32. jautājums ir par domas priekšsēdētāju atvaļinājumu. Lūdzu atbalstīt, būšu gan uz komitejām, gan domas sēdi. Tāpat arī, ja kāda cita ļoti nepieciešamība būs, tad arī kaut kur jau tepat netālu būšu. Bet nedaudz arī jāpastrādā mājas darbi un jāatpūšās. Lūdzu atbalstīt. Mēs uz tautu varētu pieteikties. Jā, tas jau vismaz talkas sākuma un noslēguma parasti netrūkst palīgi. Ir ceļš uz noslēgumu. Svinīgi to nekad. Paldies. Atbalstīts, paldies. Nākamais jautājums par 33. par līguma noslēgšanu ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par fizisko personu reģistru. Noslēdzam līgumu.
Šeit nebija maksas nekāda, jā? Nē, šis bija vairāk par to veidu, kādā veidā tas notiek. Datu izgūšana no valsts informācijas sistēmas. Paldies. Apstiprināts. Vienbalsīgi. Nākamais ir par sīkās ielas gājēju pārējas izbūvi. Vai visiem ir zināms? Tā ir iela pie Rīgas ielas un sīkās ielas krustojums. Tā ir vieta, kur beidzās gājēju ietve ielas kreisajā pusē. Attiecīgi cilvēki šajā vietā dodas pāri ielai uz pretējo pusi, ja? Un tas ir uz Pabažu pusi, Saukrastu pilsētas Pabažu pusi, ja? Pie Pionieru nometnes tur, ja? Un attiecīgi šajā vietā būtu nepieciešama šī te gājēju pārēja, kur tad ir paredzēts, ka mēs... Projekts ir izstrādāts pagājušajā gadā, komunāls servis jau pagājušajā gadā izstrādāja projektu. Mēs šī gada budžetā paredzējām dotācijas ietveros arī šos 15 000 izbūvei, bet ņemot vērā, ka šī cenu aptauja izbūvēja komunāls servisam bija neveiksmīga, neviens nepieteicās, mēs pārņēma projekti realizācija pārņem attīstības nodaļu, un tāpēc mēs šo naudu, šos 15 000 no paredzētās dotācijas pārceļam uz administratīvo, bet attīstības nodaļas budžeta projektu izpildēju. Finansējums pēc vienas gājēju pārējais ļoti liels izklausās, bet jā, bet mums iepirkums ir beidzies jau 14 000. Jā, pieslēgums un apgaismojums, jā. Jā, tur ir viss pilnībā izbūve. Un saskaņot visu ar Latvijas valsts ceļiem, tā kā tur. Un iepirkums jau ir noticis, tā kā summa ir adekvāta iepirkumam, atbilstoša. Jā. Bet to darīs mūsu attīstības nodaļa. Jā, darbus uzraudzīs attīstības nodaļa. Viņam nost komunāls servisam darbu, jā. Kad varētu notikt šis darbs? Lēmumu pieņemšanas mēs slēdzam līgumu. Saskaņā ar tirgus izpēti bija 3 mēnešu laikā jāizbūvē. Lūdzu, balsot, kolēģi. Šajā vietā nākotnē arī šis te jaunais ciemats plānojās, ja? kur būs intensīvāk arī satiksme. Paldies. Apstiprināts, pret atturās nav. 35. jautājums ir par izmaiņām Kultas ostas valdes sastāvā. Ir saņemts iesniegums no Lielmaņa kunga, tātad ministra kabineta noteikumi paredz, ka mazajām ostām ir jābūt arī uzņēmumu pārstāvjiem. Šajā gadījumā uzņēmumu pārstāvis, kas darbojās Kultas ostā, bija Lielmaņa kungs. Attiecīgi esam saņēmuši iesniegumu par atsaukumu no Kultas ostas valdes. Ja? Tātad viņš pārstāvēja SIA Varitu un SIA AI un CO. Nav noteikts, vienkārši jābūt zināmu skaitam uzņēmēju, 3 uzņēmējiem vismaz jābūt ir Kultas ostas valdē, kas strādā Kultas ostā. Ja? Šobrīd tātad uzņēmumam ir jauni īpašnieki, acīm redzot, viņu pārstāvis arī tiks izvirzīts.
Nu, kas iecēl, tas arī apceļ. Kāpēc mēs iecēlam? Nu. Nē, labi, šis ir bišķi citādāks. Jā. Procedūra likumā. Valda ieceļ, valda atbrīd. Jā, 11 par 2 atturās. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums ir par atļauju amata savienošanai. Ir saņemts iesniegums gan no Veselības ministrijas, gan no Saukas novada Veselības un sociālās aprūpes centra direktoras Sāns Vāverāns ar lūgumu savienot direktoras amatu mūsu veselības centrā ar ārstu psihiatru amatu un valsts SIA bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca Ainaži valdes locekļu pienākumu izpildītāji. Tātad, kā raksta arī ministrija, šobrīd šis process ir pagarinājies līdz rudenim. Attiecīgi lūgums arī tad pagarināt, lai būtu vietas izpildītājs. Ja? Iepriekš mēs laikam terminējām, tagad neterminējām šo terminu. Noteikti. Šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts. Lēmuma projektā rakstīts, ka iepriekšējais Viņš bija 4 mēnešiem. Bet ar lēmumu amatās tev? Šobrīd nav, jo Veselības ministrija savā vēstulē arī lūdz to tā kā uz nenoteiktu laiku, jo precīzi nav zināma reorganizācijas pabeigšana. Bet varbūt uz termiņiem tomēr būtu jābūt. Lai mēs varam vērtēt, kā process virzās uz priekšu. Vai viss ir kārtībā? Iestādi nepieciešami. Mēs varam pagarināt, ja nepieciešami vēlreiz. Līdz gada beigām vai? Tur jau ministri raksta līdz rudenim. Santa, kāds ir priekšlikums? Tā ir Mēneši ļoti ātri pagājuši, man pat nelikās, ka tik ātri, un likās, ka pavisam nesen es šo jautājumu lūdzu jums saskaņot, un ir tā, ka process turpinās, reorganizācija šobrīd ministrija nevar pateikt, vai tas būs oktobrs vai novembris, līdz ar to tādēļ arī laikam ir tāds aicinājums no ministrijas nedot tieši termiņu, jo nevar saprast, vai tas, kā es minu, oktobrs vai novembris. Un, jebkurā gadījumā viņš nevar būt mūžīgs, jo reorganizācija nenotiks mūžīgi. Un, protams, jūs pēc saviem skatījumiem skatāties, bet, jo jebkurā gadījumā process jau nenotiks šajā gadā, viņš noteikti tiks pabeigts, jo viņam ir arī, saprotu, darba grupai ir iedots, ka oktobra beigās jāiesniedz savus redzējumus, un tad es nezinu, vai novembrī vai decembrī ministrija paziņos savu slēdzienu par iestādes turpmāko nākotni. Jā, tā kā, bet, protams, es domāju, reorganizācija mūžīgi nekad nenotiks, jā. Un tad varbūt kā līdz gada beigām? Ja tam jāveic līdz gada beigām? Es domāju, jā, var. Nē, Bet viņi tā pabeigts. Pēc šādas jautājumas nevar. Lai beidz reorganizāciju, tad mēnešu jaunajā gadā, ja gribam termiņu. Bet es esmu nobalsojis. Es arī esmu nobalsojis. Tātad mēs tam iekšā, tad kā atgūt? Nākošā darba katrā pēdējo datumu, 28. vai 29. Tas normāls laiks, lai lemtu kaut ko jaunu. 8. marts. Vai 8. marts. Kāpēc vispār jāliek termiņu? Kāpēc ne? Reorganizācija beigsies un beigsies. Tā no mūsu iestāde. Mēs tad ziedojam savus cilvēkus kaut kādas neskaidras iestādes reorganizācijai. Jāsauc ārkārtas sēdi. Jā, Loģika. Ne, viņš te strādā uz pilnu slodzi, Līdz ne tur. 28. februārim, labi? Jā, 25. gada. Paldies par 11 atturās 2. Paldies, lēmums pieņemts.
Nākamais jautājums ir par papildus finansējumu ielu Grāns seguma 2-kārtu virsmas apstrādēs Saukastmas novadā. Lūdzu, izpilddirektors ziņo. Jā, tika sagatavots lēmums par finansējumu, papildus finansējumu, tātad finansējumu pārcelšanu no apgaismojuma, autoceļu uzturēšana, tātad apgaismojums uz autoceļu uzturēšana administrācija, jo tas saistīts ar to, tas būtu dotācijas palielinājums komunāla servisam, jo ir beidzies iepirkums komunāla servisa par 2-kārtu seguma uzklāšanu atbilstoši mūsu budžetā apstiprinātajam sarakstam, un summa mums ir lielāka par 36, gandrīz 37 tūkstošiem, tātad 36 985 eiro. Tas ir lētākais piedāvājums. Tika saņemti 2 piedāvājumi, un lētākais ir lielāks par šiem gandrīz 37 tūkstošiem. Tātad ir divi varianti. Viens bija samazināt apjomi, tātad neuzklāt 2-kārtu segumu kādai ielai, vai otrs meklēt šo iespēju tomēr pārcelt finansējumu. Ņemot vērā, ka man ir jādod piekrišana līguma noslēgšanai, bez finansējuma es šādu piekrišanu nevaru dot, tāpēc ir sagatavots domas lēmums. Šo naudu mēs esam atraduši šajā ekā, kur ir paredzēts finansējums ielu apgaismojumam, jo mums pusgada laikā no plānotā ir iztērēts saistībā ar to, ka ir nomainītas lampas, ir iztērēts 31%. Tikai viens precizējums, lai ne visi šeit var izlasīt, ka tas nav ielu apgaismojums, bet tieši ietaupījums par elektroenerģiju. Tātad mēs esam ietaupījuši uz elektroenerģiju un šo naudu novirzam. Es cerēju, ka to var nolasīt no manas runas. Paldies. Jā, tas ir ietaupījums, un tātad līdz ar to, ka mums ir šis ietaupījums uz elektroenerģiju, mēs to summu pārceļam uz piedāvājam pārcelt uz šo dotāciju, kurā ir paredzēta dotācija autoceļu uzturēšanai. Nemainot ielas, nemainot savus plānus par dubultā virsmas seguma uzklāšanu. Ļoti labi. Un tātad dubultā virsmas seguma tiks uzklāts mums tagad no gals nepateikts. Aster, tātad 2 ielas bija Bamā, VF Biķernieki, viena Murjāņos un Pabažu iela. Un Pabažu iela, jā, Pabažu iela. Bērzu iela, manuprāt. Pabažu iela, Bērzu iela, es nedomāju, tā, es tūlītās paskatīšos, man ir pierakstīts, to pateikšu, ko es neaizmiršu. Tātad Pabažu iela, Asteru ābeļu, kas ir Bams, Biķernieki iela 9. līnija, Lazdu iela Murjāņos. Bērzu iela mums nav sarakstā. Un skolas arī nav, jā? Tas gabaliņš skolas ielas ir. Skolas ielas gabaliņš no... Tas mazais gabaliņš ir, jā. Jā, tas ir. Es viņu vienkārši to gabaliņš, viņš neskaitās kā iela, viņš ir darba apjomos. Līdz tenis kortiem. Tik tāls kā asfalts. Līdz tenis kortiem. Tas ir tas gabaliņš. Nē, tas gabaliņš, kas ir palicis. Nobrauktuvē lejā vai līdz pašiem kortiem? Nē, līdz nobrauktuvē lejā. Līdz kā? Bet tā bija plāns sakārtot arī tur līdz. To noteikti nākošais gads vajag, jā, tas kalniņš tur ir tāds... Tur jau mēs vairāk, tur jau jāpārbūvē faktiski pamatni. Tur tālāk, tur, kur aplūs, tur ir tiešām jāpārbūvē pamatni. Mēs šobrīd uzliekam 2-kārtu segumu, tur, kur var uzlikt bez ceļa pārbūves. Pamat, pīrāga. Jā, es arī biju domājis, ka līdz tenis kortiem. Bet mēs ar komunālas servisu ceļiem runājām, ka iespējams jāskatās, cik mums tur finansējums atļaus varbūt pavilkt arī tālāk. Tikai ne tālāk, tur, kur sāk aplūst, tur vairs nē, līdz tai vietai. Cik tur ir galā patērētāji un cik mums tā ir? Līdz kur sāk aplūst? Jā, līdz tai. Nē, tālāk par tenis kortiem noteikti nesanāks, bet mēs runājam, ja sanāk, tad mēs pavalkam arī tālāk. Jā, paldies. Apstiprināts, paldies. 38. jautājums ir par saistošu noteikumu precizēšanu par
tirdzniecība publiskās vietās, tirgus status piešķiršanas kārtība un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecība sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs. Lūdzu, Vita, kas mums šeit papildināts? Viss, ko varams ir norādījis, kas ir precizēts, viss ir precizēts. Un papildus mēs esam arī iekļāvuši Aizdomu komisijai tiesības un pienākumu atteikt atsevišķos gadījumos atļaujas izsniegšanu. Jo šobrīd mums ir izstrādāts nolikumā savukārt nolikums ir iekļauts monotības akts, un mēs pamatoties cenšajā procesa likumu iestrādājam, ka ar saistošiem noteikumiem turpmāk varētu atteikt atļaujas izsniegšanu. Jā, paldies. Vai lūdzu jautājumi? Lūdzu apstiprināt. Paldies, apstiprināts, pret atturās nav. Un 39. un šajā domas sēdē noslēdzošais jautājums ir par līgumu noslēgšanu ar SIA Latvijas valsts ceļi. Par jautājumu, par ko arī runājām sēdes sākumā, par ietves izbūvi gar autoceļu P6 no A1 līdz vai no Bušām, ja, līdz Rožu bulvārim, līdz Baltam veikalam. Tā tad ir sagatavots šis te pušu sadarbības līgums, nu, kur tad attiecīgi arī uzņemamies zināmas saistības par to, ka mēs izbūvējam un arī mums nāksies uzturēt šo te vietu. Kā būs ar zāles pļaušanu starp ceļu un starp nomali un starp šo te celiņu? Šanas teritorija būs mums jākopja, savukārt tās, kas būs ārpus mūsu projekta, tās, lai kopja Latvijas valsts ceļu atbilstoši šai esošai situācijai. Mēs plānojam uzturēt to, ko mēs izbūvēsim, apgaismojums, gājēju ietvaru un nomali. Jā. Mēs beigās dabūsim izbūvēt šīs tēdalošanas barjeras. Ir viņas pagaidām paredzētas, jā. Bet par to diskusiju taču vēl var turpināties. Latvijas valsts ceļi ir pateikuši, ka viņi ir uzstājuši drošības. Jā, bet tas ir pie esošā ātruma. Vietas neliedz to ātrumu uz tiem 300 metriem samazināt, lai ietaupītu diezgan ievērojams līdzekļus. Jā, iedzīvotāju informēšanai, tātad šis ceļa posms, kas ir no A1 līdz caur Dārzkopības ciemiem tā saucamajiem, uz P6 autoceļu virzienā uz Sēju, uz Murjāņiem, pieder valsts ceļiem. Mēs esam vairāk kārt lūguši, katru gadu lūguši un prasījuši, ne tikai lūguši, ja, diezgan pat skarbi, lai šajā te ceļa posmā vismaz no Rožu bulvāra līdz A1 uzstāda 50 zīmi, vismaz šobrīd, kamēr nav izbūvēta šī te ietve, jo redzam, ka īpaši tagad sezonai sākoties, gan gājēji, Līgos svētkos redzējām, cik daudz gājēji gājas pilsētu uz jūru atpakaļ, ja, ar bērnu ratiņiem, ar velosipēdiem, un diemžēl valsts ceļi mums katru reizi atsaka, neļauj šo te 50 zīmu uzlikt vai apdzīvots vietas zīmi pārcelt attiecīgi tālāk prom no augstiem, lai būtu lielāka drošība. Tā kā, nedod Dievs, tur kaut kas gadīsies, tas šobrīd būs uz valsts ceļu atbildība. Ja? Tā kā, vispār unikāla situācija. Mēs skatāmies šis te pats autoceļš, pieņemsim netālu no Lojas, kur ir pie Klinslējām, ja? Pietura un tam līdzīgi ir 50 zīme. Turpat, kur atvainojies, Jaunkrimulds, jā. Pie Pieturas, ja ir 50 zīme, tur, manuprāt, divās vietās pat ir 50, ja. Tad šajā posmā, kur ir tik intensīva satiksme, ja, tad neizvieto šo 50 zīmi. Vispār nesaprotama loģika, līdzīgas vietas, pat šeit, es teiktu, diezgan pat arī ir autobusu Pieturas, ir kustība, ja, arī ir cilvēki, kas pastāvīgi dzīvo, dodās uz skolu, tā tālāk, un īpaši kaut vai vasaras sezonu, no māja līdz septembrim, ja, kad ir Dārzkopības ciemi, ir ārkārtīgi daudz cilvēku tur uzturās. Ja, tā kā, Mums nav nevienas mehānismas, kā mēs par domas lēmumu. Sūdzību. Labi, slēdzam. Par amatpersonas lēmumu. Jā, bet paldies, šis ir atbalstīts, tātad līguma slēdzam, pret atturās nav. Paldies, cienījamie kolēģi, par iespēju piedalīties šīs dienas sēdē. Paldies visiem, kuri gatavoja domas lēmumu projektus. Paldies protokolētājiem un
tiešais nodrošinātājiem, lai visiem ir šī nedēļas nogale. Tātad tiekamies Saukas kokteilī, labvēlīgā tipa koncertā un tālāk jau nākamajā nedēļā Saukas novadas svētkos. Lai visiem labi un priecīgi!